Vecmāmiņa Langa ir priecīga. Izsaka paldies ikvienam māksliniekam un mūziķim, kurš pauž savu attieksmi pret rusifikācijas noziegumu. Paklausīsimies, kas tad tā par mākslu. Kas te gribu melodīš, gležu kupans, pļūta visur nesodīts. Gaida es viņam locīšos, domā ar tevi traudzēšos, ej dirst. Tu okupantu maita, stulbā Kremļa aita, tu necieni šo valsti. Kaut ko uzties tiesībām te balsi, galīgi pazaudējis esi godu. Tu laidi Kremliņ podu, te ir Latvijā dzirdi. Lūk, māksla. Teikt, ka krievu valodā te runā tikai okupanti, kuri laiž podu Kremlim. Par šo mākslas gabalu es jau uzrakstīju iesniegumu valsts policijā un drošības dienestā, jo šādu mākslu neatļauj un arī neatļaujas nesodīt izplatīt nevienā citā valstī, izņemot vienu – Ukrainu. Un mēs visi redzam, ar ko tas rezultējies. Es negribu, lai to, ka es piedzimu Latvijas teritorijā un mana māte ar mani runāja krieviski, izmanto kā ieganstu, lai kāds nāktu ar ieročiem un droniem, lai mani šeit aizstāvētu. Es uzstāju un turpināšu uzstāt, ka jebkurš cilvēks ir vērtība, neatkarīgi no dzimtās valodas, bet šāda māksla un tās cienītāji pēc iespējas ātrāk jāizspiež no manas Latvijas. Ceru uz atbildīgo dienestu rīcību. Meklējiet tikpat cītīgi, kā meklējāt Kaķušas dziedātājus, un sodāt tikpat bargi, lai veicas.